Kā labāk dzīvot? Pētījums parādījās īstajā laikā un vietā, lai ievadītu šīs dienas raidījuma tematiku. Tātad, telefons un internets īsti nepalīdzēs, tikai personiskā saskarsme. Pie šādiem secinājumiem nonākuši Ostinas Teksasas Universitātes pētnieki, kas novēroja vairāk nekā 300 cilvēku, kas vecāki par 65 gadiem un periodiski iztaujāja par sociālo kontaktu līmeni. Vai saskarsme notika klātienē vai ar telefonu un internetu palīdzību? Secinājumi, ja cilvēks jūtas vientuļš, viņš piezvanīs kādam draugam vai radam, bet aprunājoties tete-a-tete pat ar attāli pazīstamu cilvēku, vientulības sajūta samazinās krietni vairāk nekā telefoniski aprunājoties ar bērniem. Jā, klātienes efekts pāri tehnoloģijām. Bet kā to panākt, lai ar ko ir parunāt un paberzēties par to, tad šodien raidījumā Kā labāk dzīvot. Mārtiņš Paiglis pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsa Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. 1. oktobrī apvienotā nāciju organizācija atzīmē starptautisko senioru dienu. Šogad īpaši izcelta senioru sabiedriskā dzīve, sēkne un saziņa ar līdzcilvēkiem. Kā nepalikt vienam un kāpēc vecuma dienas ir īstais laiks, lai meklētu jaunas draudzības un atgūtu vecās, par to tad šodien arī raidījumā. Mani studijas viesi. Rīgas Stradiņu Universitātes veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras asistente, Rīgas Stradiņu Universitātes militārās medicīnas pētījuma un studiju centra pētniece Kristīne Šneidere. Sveicināti! Labrīt! Agita Kraukle, kas faktiski ir pārtikas bankas vadītāja. Agita, sveiki! Labrīt! Un brīvprātīgā darba entuziasts Kristaps Kuzņecovs, kurš nu pat palielījās, ka vesels jau 14 gadus ar to nodarbojas. Sveicināti, Kristap! Labrīt! Sākam, redz, tas Amerikas Savienoto Valstu pētījums rāda, ka telefons un internets nekādā veidā nepalīdzēs, lai kliedētu vientulības sajūtu veciem cilvēkiem. Tā tas nozīmē tā, ka mums ir nepārtraukti vajadzīgi burziņi, Kristīna. Acīm redzot tā, jā. Burziņi varbūt, ka gluži nē, bet es varbūt uzreiz tad palielos ar savu pētījumu rezultātu. Droši, jā. Papildinu. Labi. Varbūt jūs minēto. Jo pavisam nesen skatījos, mums Latvijā ir pieejami diezgan plaši dati par mūsu iedzīvotājiem vecumā no 50 uz augšu, kurus es ļoti atvainojos visiem klausītājiem, bet jau viņus lēnām tā kā virs par jauniešiem. Es zinu, ka es esmu jaunietis viss kārtībā. Jā, un skatoties šos datus, tas, kas man interesēja, bija tieši dažādi rādītāji saistībā ar kognitīvo veselību, jo tā ir tā mana pamata interese arī pētnieciski. Un tas, ko es pamanīju, ir, ka parādās saistība, bet nevis starp to, cik daudz mums ir draugu, nevis starp šo sociālā tīkla milzīgo apjomu, bet tieši uz kvalitāti vēršoties. Un līdz ar to tie secinājumi patiesībā, ko mēs varam izdarīt, ir, ka nozīme nav, ka tev ir 50, 60, 70 draugi vai 250 Facebook draugi. Nozīme ir tam, cik bieži tu ar viņiem tiecies, cik ļoti tu vēlies ar viņiem tikties un cik svarīgas ir šīs attiecības. Līdz ar to burziņi varbūt nē, bet tādas regulāra kafijāšana ar labāko draudzeni varētu būt ļoti labi arī smadzeņu veselībai. Labi, bet redz, ko izdarījuši poļi. Lasīju Guardian, to viņi aprakstīja, ka Polijā arī tieši tāda pat tā vecuma struktūra ir gandrīz tā kā mums, un, pieņemsim, ir pilsēta Vroclava, kur vispār ir 30% ir seniori, faktiski dzīvo virs 60 gadiem. Un viņi saprotot to, ka tas vēlētājs ir tāds, kāds viņiem ir, viņi, piemēram, rīko jau festivāls, piemēram. Jā, liels sanākšanas tikai un vienīgi faktiski gados vecākiem cilvēkiem. Kāpēc gan mēs nevarētu Rīgā taisīt, tur uzaicināt bumbieru, kas dāmām patīk, jā, un tur arī Viktoru Lapčēnoku un tā tālāk. Kāpēc gan mēs nevarētu uztaisīt Domu laukumā kaut ko tādu? Es noteikti atbalstu. Jā. Es tiešām noteikti kaut ko tādu atbalstītu, jo es pieļauju, ka mēs varbūt tam pieskarsimies arī vēlāk. Vientulība ir svarīga, bet mums jau ir svarīgi arī saprast, kā atrast tos cilvēkus, ar kuriem kopā nebūt vientuļiem. Un tāds festivāls varbūt nav gluži slikta doma, bet mums šobrīd jau ir pieejams arī cita tipa aktivitātes. Un, piemēram, šobrīd Latvijā ir ļoti plaši izplatītas un ļoti pieejamas dažādas šīs senioru skolas, kur tiešām ir Rīgā, manuprāt, ir Jelgavā, ir Krāslavā, ir Jēkabpilī, ir Kuldīgā. Var sakot, tur arī ne tikai Rīga tradicionāli ir noklāta, bet arī reģioni, kur ir iespēja atnākt un paburzīties. Labi, tādā gadījumā mēs paklausīsimies ar kādu ierakstu uzreiz. Biedrībā Alois Seniori jau 14 gadus darbojas velotūristu grupa. Šobrīd tajā ir 17 seniori, kas sezonas laikā no māja līdz oktobrim katru otrdienu dodas tuvākos un tālākos izbraukumos. Seniori uzrakstījuši projektu Teterevu fondam un par piešķirto naudu iegādājušies velospēdus. Ar Alois velotūristiem tikās Daina Zalamani.
Iebraucot Alojā, pamanām senioru bariņu zaļos krikliņos, kas ar velosipēdiem tuvojas mūsu tikšanās vietai, parkam pie kultūras nama. Galvenie stāstītāji ir velobraucēju vadītāji Elga Veide, Marga Kalniņa, Anna Šternfelde un Andris Čukurs, bet sarunā iesaistās arī pārējie. Gan 2, gan 3 kilometri. Arī 40, 100 kilometri. Un kur te jūs tik tālu braucat? Aiz Ainažiem uz Igauniju. Uz Mazsalāts, uz Limbažiem, uz Dikļiem, uz Cēsim. Un tā mēs braucam uz Siguldu. Es, Elmārs un tāds skoļānkuls bija. Aizbraucam līdz Siguldu, tas ir gabals labs. Un mēs mājas sākumā treniņš vēl nekās nav. Aizbrauc galā, es zvanu sievas kundzei, saka, RVS ir sasniegts, bet dibens deg. Viņš saka, pasiet augstā ūdenī. Palikam Siguldā, tur bija Siguldas svētki. Dienu atpūtamies, tad braucam atpakaļ. Uz Cēsim mēs bijām 6. Nu, cik kilometri? 80. Mēs vienā dienā braucām prom, jo tur mums vienai meitdzīvoja māja bija, un tur mums bija tik jauka uzņemšana. Un otrā dienā izbraucām uz Rakšiem ar riteņiem, pie zvēriņiem, uz māju parku izbraucām. Ļoti jauki, un otrā dienā braucām mājās. Pāli izbraucām, Sarkanās Klintīs, Puikule Purezers. Mēs aizvedām katrs no savas ziemcietīm parkā, un tā mēs braucam otrā gada apskatīt, kā ir audzis. Un Puikulē tā ir izstādes tik bieži, tur mēs bieži braucām vispār. Jā, uz Muižu. Un arī uz Purezeru mēs bijām 2 reizes un apgājām ezeram apkārt. Nu, viss apkārtni ir izbraukāts. Jā, tāpat ogot, sēņot, arī to mēs braucam kolektīvi rudenī. Izmantojam arī liederīgi. Un sveicam jubilārus pa ceļam arī. Ainažu senioriem, veloturistiem ir arī sava himna. Kas tur brauc no Ainažu puses, vai tie mūsi braucēji? Laikam gan, laikam gan, laikam gan. Kas tur brauc no Ainažu puses, vienmēr mūsu braucējiņi? Laikam gan, laikam gan, laikam gan. Galvā aizķeres, acīs priekšā dzirksteles, un tik mīnu, un tik mīnu. Nu jā. Es tagad domāju, kas tā pa dziesmu? Melodija ir tik daļ jums. Daļas dāmas. Tiešām daļas dāmas ir pārsvarā tikai 2 kungi. 3 kopā, jā? Nu, kur tad tie kungi tādi slinki? Es jau nebūtu iestājies, ja nebūtu Elmars, mēs Dambrets spēlēja ap 2. Viņš saskana papīrs, ja parakst. Un tā es tikai pensionāri. Tā nemaz nebūtu, jā? Nē, es nemaz netaisījos nāktu. Jums uz tiem krekliņiem rakstīts veselība kustībā. Jā. Tā ir? Jā, arī ir, protams, vienmēr kustamies. Beigsim riteņbraukšanu, tad mēs sāksim nojot. Tā braukšana, tā satikšanās katru nedēļu. Ko tas dod? Pārunas, visā enerģija. Jā. Un dzīvesprieku arī. Domu apmaiņa mūsu kolektīvā. Viens izsaka to, otrs to idejas. Viņam jau ir tā, ka tā ne te bara aizbrauc. Nu, kā sāk viņas tur kladzināt ārprāt, jābēgi. Pa budžetiem, pa ko jūs runā? Miljonāri viss grib būt, bet nu nekas nav labi kā pensija. Arī politika. Jā. Mēs grib visi runāt. Bērnu dārs. Vecāki cilvēki jau ir kā mazi bērni. Neko nevar darīt. Protams, viss tiek pārunāts, pilnīgi viss. Arī jaunas receptes taisām. Iecerēts tagad arī veidot ēst gatavotāju pulciņu. No kā tas ir atkarīgs, ka cilvēki tomēr nāk un pulcējas? Nu, ir jābūt tomēr vienam tam vadītājam, kas visus uzrunā. Protams, jā, organizatoram noteikti jābūt. Viens nav karotājs, ja visi piekrīt un visi grib izsaka katrs savu domu un aiziet. Vienreiz mēnesī mēs braucam uz spā. Tie pensionāri nabadzīgie, ja? Nē, mēs nesakam nabadzīgi. Mēs esam dzīvojam. Mēs no pensionāriem aizņemas, ko tad mēs nabadzīgie? Godmans paņem cik miljonu un viss aizņemas no mums, no fondiem neviens jau neatdod. Un mēs dzīvo tāpat cepurkuldam. Protams, savu tāmi uztaisīt valdību, neprotām taisīt, mēs protām. Un mēs izdzīvojam, un redziet, mēs visur ejam un piedalāmies. Maizīt mums ir līdz vienmēr ūdens pudeli, līdz kafija arī, un braucām un ejam un priecājamies par dzīvi. Dzīvojam no tā, kas ir. Mums ir dārziņi visiem, kopjam dārziņu, stādām, audzējam. Pagrabi savu pilni. Mēs ir apmierināti. Kāds vēl sapnis? Kur aizbraukt? Ko piedzīvot? Vilcienā to, ko viņi tur mokās uz Berlīnu. Ar to Rail Baltica gribat aizbraukt? Mēs ar riteņiem aizbrauksim uz tuvāko Pieturu. Līdz Salātsgrīvai, kur būs Pietura.
Bet nepieturēs jau lielais vilciens. Nu, kur te jūs aizbrauks? Jau pietur meklē. 800 lietas uz tejienu un tad prom. Nē, sāksim braukt ar riteņiem. Drīzāk ar riteņiem aizbraukt līdz Berlīnē, jā? Ātrāk nekā būs vilciens, man tā liekas. Ja mēs tagad sāk, tad būs ātrāk. Nu, redz, kā dāmām un kungiem ir par plāni 2000, es tā pieklājīgi teikšu 30. gadam, jā, visdrīzākais vēl kādu gadu vēl būs jāpagaida, kamēr tas Rail Baltica tiešām sāks braukt. Bet, tas ir izņēmums, un šeit es arī, iesaistīšu arī jūs abas divas, vai šādas grupas, vai tomēr tādu ir pietiekami daudz un var atrast tās, gan interešu grupas, šeit pamīsim pedājas, vai citur, teiksim, adīšanas kursi vai kas tam līdzīgs. Es gribētu teikt, gan ir tiešām aktīvi seniori, kā no Alojas, brīnišķīgs piemērs, veselīgi, aktīvi un pozitīvi domājoši, bet, diemžēl ir arī seniori, kuri ir vientuļi, viņi jūtas nomākti, viņiem skats uz dzīvi nav rožains, drīzāk tāds tipiski latvietim pelēks un grūdienīgs, un ir tā, ka mēs tieši ar šiem senioriem arī ikdienā strādājam. Pamatā tā viņu varbūt drūmais skats uz dzīvi, tāpēc, ka viņiem ir nepieciešama aprūpe mājās, viņiem ir ierobežotas pašaprūpes spējas, kustību spējas, līdz ar to tie viņu ierobežojumi, tā nedaudz švakā veselība arī visbiežāk ir tas, kāpēc cilvēks jūtas tāds, ne tik pozitīvs, vairāk tomēr uz to negatīvu. Pat tā, ka ne nojas paņems rokā, nedod Dievs vēl uz velospēdu kāpt virsū, jā, un braukt garas gabals, jā. No Alojas līdz robežai, tur arī ko mīties, jā, Kristap. Jā, es gribētu teikt, protams, kā mums visvairāk sanāk saskaties ar senioriem, kas saņem šādus vai tādus sociālos pakalpojumus, bet tas jau nenozīmē, ka tajā brīdī, protams, tas cilvēks kļūst nespējīgs vai kā tam līdzīgi lielākoties. Tāpat laikā tomēr šie seniori arī viņi ir iekustināmi. Jā. Protams, tas varbūt aizņem vairāk laika. Es zinu, pats es pirms kādiem 10 gadiem braucu uz mūsu sociālās aprūpes centru, piemēram, senioriem mācīt pīt grozus. No sākuma, protams, tas gan bija grūti, jā, viņi atnāca, tur skatījās lielām acīm, ko es te ar viņiem kaut kādiem zariņiem te tagad viņiem rādīšu, jā, jauns gurķis, bet īstenībā, tad, kad viņi iesāka, tad viņi, varētu teikt, viņi atdzīvojās, jā. Protams, kādam grūtāk, kādam vieglāk, bet viņi to varēja izdarīt īstenībā, jā, un par to liels prieks, ka seniorus, protams, ir būtiski, teiksim tā, nepieļaut, ka viņi iesēžās, jā, un tāpēc šādas biedrības un pulciņi un tā kopā sanākšana, jā, respektīvi. Šīs kopā sanākšanas, jā, vienalga kāda tipa, lai viņas būtu, viņas ir bez gala vērtīgas. Kristīna? Piekrītu. Es klausoties arī aizgāju līdz tādai domai, man interesē patoloģisku un veselīgu novecošanās. Un tas, ko mēs ļoti bieži redzam, ir, kā mēs strādājam, mums ir sava komūna, mēs tiekamies ar kolēģiem, un tad pienāk tas brīdis, kad mēs beidzam strādāt. Un tas ir likumsakarīgi, un tas ir labi, jo mums kaut kad arī ir jāatpūšās pēc smagiem nostrādātajiem 30, 40, 50 gadiem. Tas pat ir vēlams. Un tas, ko mēs ļoti bieži redzam, ir, ka tiešām cilvēki sāk izolēties. Jo tas ir vienkāršāk, un viņi apsēžas dīvainā, viņi apsēžas priekšā televizoram, un mēs ļoti labi redzam, cik ātri notiek šī lejupslīde. Pasliktinās gan kognitīvie procesi, gan, teiksim, cilvēki fiziski kļūst vārgāki. Un tas patiesībā ir tas, ko es šeit dzirdu, ka viņus ir jāiekustina. Nevar ļaut pēc tās pensionēšanās brīža apsēsties, iekārtoties spilvenos, ir kaut kādā veidā tiešām ir jāmeklē veidus, kā viņus celties un doties uz pasākumiem, doties uz kaut kādām mācībām. Jo tā ir, tagad es savu tīri personisko sajūtas stāstīšu, proti, raidījumu kā labāk dzīvot, vadot, es esmu iepazinies vismaz ar 6000 cilvēkiem. Ar viņiem runājis, tieši tāpat kā ar jums. Un tas nav kāds pārmetums vai kas tam līdzīgs. Vadījis pasākumus, kur ir vairāk 10 000 cilvēku bijuši, runājies šajos pasākumos, plus vēl tam visam bumbu spēlējis vismaz ar 1500 cilvēku. Un man ir tāda sajūta, ka tas viss beigsies. Es tiešām labprāt sēdēšu dīvānā un nekomunicēšu. Tas nav pārmetums nevienam. Vienkārši man pietiek jau dzīvē. Es esmu izrunājies cilvēkiem pāri galvai. Tad es saprotu, ka es tās neesmu viens. Jūs noteikti tas nav viens, bet šeit ir jautājums par to, vai jūs paņemat pauzi, lai atgūtos un baudītu tiešām tagad to brīdi, kad es varu uzelpot, kad es varu beigt runāt. Un tad atrast veidu, kā sevi iekustināt, varbūt ne uzreiz skrienot cilvēkos, bet atrodot
atrodot otru personu, ar ko iet kopā nojot. Vai braukt ar velosipēdu. Mēs dzirdam, ka tas ir tāds ļoti labs, aktīvs veids. Vai kaut vai reizi nedēļā aiziet uz teātri. Tas nav par to, ka mums jālien uzreiz atpakaļ ir 500 cilvēkos vai jārunā atkal ar 6,000 vai 10,000 cilvēkiem. Tas vairāk ir par to, ka mēs iegūstam iespēju drusciņi attālpoties un vairāk kontrolēt. Bet, Kristīna, cik tā laikam vajadzētu būt garam? Tas attālpas mirklis ir cik? Mēnesis, 2, 3? Individuālā izjūta, es teiktu. Pēc tā, jā. Man gribas šo uzreiz salīdzināt ar tādu kā izdegšanas situāciju. Jo mēs jau arī, cilvēks no izdegšanas atgūstas ļoti, ļoti individuāli. Un kāds var atgūties pusgadu laikā, kādam vajag garāku laiku, kādam vajag īsāku laiku. Un, ja man būtu zelta algoritms, man būtu arī Nobel prēmijas par šo droši vien. Es nevaru tā pateikt. Un ko jūs esat pamanījuši, tas vecums, tie 65, teiksim, kad tiešām tā pensija pienākusi, tad arī cilvēki tomēr nāk ar jums runājas vai nē, tad tomēr tie ir vēl gados vecāki cilvēki? Es teiktu, vēl gados vecāki, jo 65 gados daudzi vēl joprojām turpina strādāt, vairāk vai mazāk audzina mazbērnus, kaut kur iesaistās, ir dārziņš, cilvēki vēl ir aktīvāki, bet jau ap 75 cilvēki paliek arvien kūtrāki, kā es minēju, arī veselība varbūt nav tā labākā, kas to cilvēku spiež pie zemes, ja tā var teikt, jā. Bet es piekritīšu tam, ka cilvēkus ir jāvelk ārā no tās mājas. Tas nav viegli. Mums arī dažādu projektu ietveros ir tā, ka cilvēkiem ir ļoti liela pretestība sākumā, un es negribu, man nav ko vilkt, man sāp kājas. Bet tad, kad tu viņu, tā teikt, esi noķēris to stīgu, vai kā tu vari pavilkt, un viņš iznāk no tās mājas ārā, tad ir pilnīgi cits cilvēks, viņš atverās, viņš grib vēl, un viņam ir sievietēm ielikti vilgviņi un kungiem nopulētas uzvalka kurpes, un tur viss notiek, un dancosim, muguru vairs nesāp, un cilvēks smējās, un tiešām viņi atdzīvojās. Jā, ir svarīga komunikācija. Un tā roka, kas pastiepsies no tā dīvāna, lai pieceltos. Viņai jābūt ļoti maigai, mēs nedrīkstam cilvēku ar varu kaut kur grūst. Jā, Kristap, jā? Jā, es no savas puses gribētu piemetināt, protams, ka šī, kā jau es iepriekš teicu, šī iekustināšana ir bezgala būtiska. Un tiešām pēc tam arī mūsu labdarības projektos, ka tajā brīdī, kad mēs šo senioru esam iekustinājuši, kad viņu pirmo reizi mēs esam aizveduši līdz šeit kādai aktivitātei vai kādam pasākumam, tad ir tā, ka šis pasākums vēl nav beidzies, un viņi jau gaida nākamo. Ja? Kaut gan vēl varbūt pirms pāris stundām viņi ir bijuši visnotaļ tādi noraidoši, teiksim tā. Bet, protams, šī komunikācija ir ļoti būtiska. Un man īstenībā atsaucās atmiņā viena diskusija, ko es šorīt arī dzirdēju, ka šodien esot ne tikai starptautiskā senioru diena, bet arī kafijas diena. Un, protams, kā mēs labi zinām, kafija ir tāds interesants dzēriens, pie kura ļoti labi raisās sarunas. Tā kā tikpat labi mēs varbūt šodien varētu aicināt seniorus uz kādu kafijas pauzi, lai viņi varbūt sazvan kādu kaimiņu, kādu radinieku, pie kura varbūt ir vieglāk nokļūt, vai kurš pie viņa var nokļūt. Jā. Un kam ir kafija. Un kam ir kafija, protams. Bet, un tiešām, lai pavada šo laiku, parunājoties ar cilvēkiem, varbūt ar kādu, ko jau sen nav redzējuši, varbūt kāds izbijis darba kolēģis vai kā tam līdzīgi, bet, galvenais iet un baudīt. Labi, es būšu vēl joprojām riebīgs, bet lasīšu to, ko Imants mums ir uzrakstījis. Man 70. Nekad nav patikuši burziņi, saziņas sociālos tīklos ir pieņemami, kafejnīcas nevar atļauties un nevēlētos, ja varētu. Drīzāk mājās uzaicina, nav cilvēku klātbūtnes, lūk tā. Un te tas stāsts šodien pamodos. Acīm redzot, tās smadzenes visu laiku bija arī miegā domājuši par šīs dienas raidījumu. Kas pietrūks Rīgas centrā? Pensionāri. Gados vecāku cilvēku. Jā, tur pie tirgus ir. Vēl joprojām mēģina cilvēku atrast to, kā tur principā centrāla tirgu vairs nav lētās cenas. Jā. Bet, ja mēs paskatīsimies šeit nav. Nav kafejnīcās, diemžēl pie mums nesēž, tā kā ir citās valstīs, kur no rīta mēs atradīsim kādu pāris 2-3 cilvēkus, kas šajās kafejnīcās ārā, teiksim, vasarā arī, kurš smierīgi sēž, izņemot turistus, protams, kas mums piebrauc. Un tā ir, laikam, tā lielākā problēma. Ja mēs skatītos tikai, kā mums izskatās Rīgas centrs, tad es teiktu, ka mums ar demografiju viss ir absolūtā kārtībā. Visdrīzākais, ka mums ir dzimstības reitings 2,6, nevis 1,3, jo ir tikai jauni cilvēki. Es jau ar saviem sirmajiem matiem drusku pār 50 jau jūtos tiešām tā kā seniors, jā. Protams, finansiālais stāvoklis arī nosaka to, cik mēs esam, cik seniori ir gatavi iet no mājas ārā un
Godīgi sakot, laikam jau vairāk tomēr seniori iet uz pasākumiem, ja tiek kaut kādā veidā finansēti vai no labdarības projektiem vai pašvaldības līdzfinansējums. Tādā veidā samazinot tās izdevumus par šo te iešanu ārpus mājas. Bet jā, es piekrītu, ka centrā tiešām ir maz senioru. Kur nu vēl kafejnīcās? Mājama galva, ja. Vēl viena tā pieejamība, ko es vienmēr uzsveru, ja, ka tas, ka pamēģiniet tā vienkārši pastaigāt pa Vecrīgu. Kamēr jums ir kājās spēks un vispārējais, tikmēr viss ir labi. Bet līdz ko sāksies kaut kāds, kaut vai vienalga, vai tev būtu štociņš vai kas tam līdzīgs, tas ir pārbaudījums. Un ar to mēs, diemžēl, gadu desmitus runājam un nekādu netiekam galā. Negrib Rīga spītīgi uztaisīt tādu infrastruktūru, kas darētu gan bērnu ratiņiem, gan arī senioriem cienījamā vecumā. Jā, teiksim tā, protams, šis te jēdziens, kas ļoti daudz un dikti tiek pieminēts daudz kur, šī te vidas pieejamība, protams, mēs nevaram noliekt to, ka tā ir problēma daudz kur, bet... Tas, ka uztaisam mēs piebrauktu, jā, pie kādai iestādei, labi, bet ir galvenais, lai līdz tai iestādei tu arī tā smuka aizbrauc ar tiem ratiem. Jā, protams, un bieži vien nākas saskarties ar šīm situācijām, ka tiešām, cilvēks gados, jā, kaut vai tīri redzes problēmā, viņš netiek, vai kaut vai, lai cik skaists arī būtu un vēsturisks, piemēram, tas pats vecais Vecrīgas bruģis, viņš nav tas ērtākais posms, kur staigāt. Kristap, vēl viens atvainojas iejaukšos, man bija pārsteigums fotogrāfija no 19. gadsimta beigām, tepat Rīga. Tā bruģa tur nemaz nav, tur ir smukas plāksnes ieliktas. Jau tajā laikā, kur tās ir pazudušas, vēl labs jautājums. Apmēram tur, kur šobrīd ir hotels Rīga. Jā, tādas fotogrāfijas ir. Labi, Kristaps turpina. Tas nozīmē, ka kaut ko fleitē. Fotogrāfija rāda reālo situāciju. Vai ne? Bet, nevar arī noliekt tāpat laikā, ka neba visas aktivitātes vai visa socializēšanās prasa resursus. Jā, jo, tā kā es arī minēju par šīm te kafijas pauzēm, jā, tā varbūt vienkārši... 2 senioru, 3 vai vairāk senioru vienkārši satikšanās, jā, kur tiešām laiku var veltīt kādām atmiņām, sarunām, jā, pārunāt aktualitātes, kuram kā mazbērni uzvedās, jā, kuram 1. septembris labāk pagāja vai kā tam līdzīgi. Jā, nevienmēr šādas vai tādas aktivitātes prasa finanšu resursus. Bet, ja tā draudzība ir kāda ir un to draugu nemaz nav tik daudz, un pieņemsim, ir taču arī cilvēki, ko tad? Protams, kā meklēt to sarunbiedru? Varbūt jāmēģina, cik es esmu manījis, varbūt kādās reģionālajās avīzēs, jā, tomēr ir kaut kāda informācija par šiem te kaut kādiem senioru klubiem vai kā tam līdzīgi. Tad, tā kā arī mēs dzirdējām šo te ierakstu, jā, visnotaļ pozitīvi. Ok, varbūt nedodās visi kādos braucienos izklaides un tā tālāk, bet vismaz varbūt ir kāda šī te vieta, kur šie seniori var satikties. Protams, lai tādas vietas būtu. Ir situācijas, kad vecie klases biedri, diemžēl ir aizgājuši jau taissaulē, jā, vai kā tuvāk tālāk rada, ja līdzīga vecuma arī vairs nav. Protams, varbūt šādas situācijas, bet, teiksim tā, cilvēkam tomēr nevar noliekt to, ka cilvēkam pašam ir jāvēlās tas. Un tad, kad cilvēks vēlās, tad mēs ļoti daudz situācijās tomēr redzam, ka, tas īstenībā nav nemaz tik sarežģīti, jā, tad, kad jau ir šī te vēlme, un tad tas viss tik iet uz priekšu. Tālūk. Mums jau attālināti ir piebiedrojies Rīgas Stradiņu universitātes profesors gerontologs Jānis Zaļkāns, bet viņam vārdu dosim mēs uzreiz pēc mūzikas. Tad gan viņš noteikti nodos suguņus un pateiks viss kā ir. Bet tas tātad pēc 3,5 minūtēm. Kā labāk dzīvot? Šodien, 1. oktobrī, apvienoto nāciju organizācijas pasludinātajā starptautiskajā senioru dienā mēs meklējam atbildi uz jautājumu, kā nepalikt vienam un kāpēc vecumdienas ir īstais laiks, lai meklētu jaunas draudzības un atgūt arī vecās. Līdz tām atgūt vecām mēs vēl nonāksim. Jā. Šeit studijā Rīgas Stradiņu universitātes veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras asistente, militārās medicīnas pētījumu un studiju centra pētniece Kristīne Šneidere, Pārtikas bankas vadītāja Agita Kraukle un brīvprātīgā darba entuziasts Kristaps Kuzņecovs. Un kopā mēs šobrīd attālināti esam Rīgas Stradiņu universitātes profesoru, gerontologu Jāni Zaļkānu. Profesoru, labrīt! Labrīt! Mēs te tādi jauni cilvēki spriedām, ko mums vecumā darīt. Tagad, profesori, ko jūs teiksit? Kā tomēr panākt to, lai cilvēki turpina socializēties arī pēc 75 gadiem? Jā, uzstādījums ir ļoti pareizs, jo būtībā par to, lai vecumdienas būtu jēgpilnas un skaistas, ir jādomā visu dzīvi. Ja? Vecums ir summa summarum,
visam tam, kas ir noticis dzīves ceļā šajā skrējienā. Līdz ar to neapšaubāmi no šiem 3 attīstības posmiem, ko mēs zinām cilvēkam, novecošanās ir 3, kas nāk neapšaubām ar saviem izaicinājumiem. Un jāņem vērā 2 lietas. Pirmā lieta ir tā, ka mēs visi esam, katrs esam individuāli, visi esam ļoti atšķirīgi, un otrs, ka novecošanas gaitā gribas instinkti var likumsakarīgi mazināties. Tas nozīmē, ka tā enerģija, kas ir bijusi 20, 40 gados, 60 un vairāk gados, varētu arī nebūt. Kā viņu uzturēt? Ne par velti tautā ir teiciens, aizies pensijā, tad sabruks. Kurš sabruks un kurš nesabruks? Sabruks tas, kurš tagad ir daudz laika, sāk domāt par savu dzīvi. Cik viņa bija briesmīga, kā man ar modinātāju bija agri jāceļas. Un darbā bija tāda un tāda apstākļu un situācijas. Kas par mani rūpēsies, ja es šodien šeit ne tagad pats, ar to saprotot nekā nedarīšanu? Tas ir gala sākums. Tā persona, kura aiziedama no darba tirgus, visas dzīves 10 gadēs iegūtās iemaņas, prasmes, pielietos savā, kā es allaži ar mīlestību saku, mazajā pasaulītē, plānos, domās, organizēs, respektīvi dzīvos, tai arī šis zelta rudens. Cilvēka dzīvē būs tikpat krāšņs, kāds rudens, mēs dienu no dienas gaidām, iestāsies arī šogad dabā. Tā kā tas ir, ar to ir jārēķinas, ka pienākot zināmam vecumam posmam, cilvēks sāk, diemžēl, vairāk domāt nevis, ko es varētu darīt, bet ko es varētu nedarīt. Ja šī doma sāk dominēt, šodien es nedaru to, rītā to, parīt vēl kaut ko, tas ir slikts ceļš. Tas nedara. Kā tikai cilvēks sevi pieķer tajā, ka viņš sāk funktierēt, darīt, nedarīt, vajag, nevajag, slīst ārā lietas, neiešu, tad, kamēr kritiskā domāšana ir kārtībā, ir jāsāk rīkoties. Citādi es aiziešu pa tālu un atpakaļ ceļš var izrādīties nav iespējams. Tas nozīmē, tas aiziet pelnītā atpūtā ir galīgi nepareizi. Es domāju, ka nevis tas ir nepareizi, aiziet pelnīt atpūtā tad, kad cilvēks to vēlas. Ja? Bet kā es vēlreiz gribu uzsvērt, visus tos rīkus, ko cilvēks ir apguvis savā mūža laikā, pārnest uz savu mazo pasaulī. Ja? Rīkoties, darboties, tikties, uzņemt viesus, piedalīties dažādu veidu aktivitātēs, ja, un arī tas, kas kādreiz pensionāru satur no tādas aktīvas socializācijas, kur tad es varu aiziet, man nav naudas. Šo argumentu var lietot tikai tas, kurš nav ārā izgājis. Ja tu izēj ārā, tu redzi. Pirmkārt jau šie senioru klubiņi, kas no Ludzas līdz Liepājai ir visā Latvijā, kur aktīvisti ir tie, kuriem šis gribas instinkts, iespēja, vēlme, varēšana, darboties, būt, organizēt, ir izteiktāka kā citiem, ja? Un tad viņš pavelk līdz to, kas šaubās, vairākas reizītes velkot, viņš pavelk līdz to, kurš saka, ko mēs veci cilvēki tur tagad iesim, ņemsimies un darīsim, ja? Tātad tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka ir šīs personas, kuras atļauj. Un, kad tu izēji no mājas, tad tu redzi. Bibliotēkā, kultūras centrā, skolā, vēl kaut kur ir dažādi pasākumi, kuri nemaksā nemaz, ja? Kur nav jātērē naudiņa. Ja? Bez tam arī aicinot pie sevis bijušo darba biedreni vai darba kolēģi, tas būtu pilnīgi ekskluzīvi uz kartupeļu pankūkām. Cik maksā kartupeļu pankūks laimīgā kārtā, ja? Bet tas ir kaut kas ekskluzīvs un tie būtu svētki. Mazāk šai gadījumā prātam citi rīki, bet vēderam noteikti. Ja? Tā kā ar to gribas instinktu, un, protams, mēs nevaram pārmest. Mēs esam tik ļoti dažādi, mēs nevaram lietot teicienu, ja es varu, kāpēc tu nevari? Ja?
jā, būs tādi, kuri bišķītiņi tā kā piebremzējas un aktivēti atmostas, bet būs tādi, kuram resurss vai nu no dieviņa mūža garumā īsti pilnvērtīgs nav bijis, vai tagad vecuma posmā. Līdz ar to mēs nevaram visus seniorus arī dalot kaut kādās vecuma grupās, runāt par kaut kādiem vispārinājumiem, kā seniors, tā gadījums. Te lasīšu to, ko Silvija mums uzrakstījusi. Piekrītu raidījumu vadītājam, ka aizejot pensijā gribas būt tikai mierā un atpūsties. Te gan Silvija drusku nonāks pretrunās ar sevi, jo es pārevidēju un sakārtoju savu dzīves telpu, eju uz teātriem, koncertiem, kino izstādēm, bet ja kurš pasākums, kur ir kādi tingentangeļi, izsauc pretestību, neju uz tādiem, kur pašai jāpiedalās. Reizēm satiekos ar draudzenēm, pārunājam, padzeram kafiju, pastaigājamies, bet nojoju tikai viena, lai neviens man netraucē. Daudz lasu, reizēm ceļoju. Jā, esmu viena pati, bet visu dzīvi bija cilvēkos un vadošos amatos. Tagad neko tādu nevēlos. Ar citiem pietiek pavadīt dažas stundas un tai pašā savā mazajā aliņā. Baudu dzīvi. Tā tad šeit arī Silvija, acīm redzot, ir atradusi tādu ļoti labu kompromisu. Nedaudz ir savs burziņš, principā viņai ir, bet tomēr arī savs, teiksim tā, vientulības moments arī. Tas ir ļoti labs stāsts starp citu, ja? Jo jārunā ir arī par to, ka katram cilvēkam ir sava nepieciešamā vientulības deva. Ja? Un kādreiz ir tā, ka skrējienā, ko sauc par dzīvi, ka tu esi bijis aizņemts, pāraizņemts un tā tālāk, pienāk brīdis, kad tev patiešām tu izbaudi šo vientulību. Un kā kundze raksta, jā, ka gribu apmeklēt teātri, eju uz koncertu, bet kaut kādi burziņi, tusiņi, ne ar savu vecumu, ne arī varbūt citām paudzēm, man diži nav vajadzīgi. Tas ir absolūti normāli, šādu cilvēku ir pietiekami daudz, un pats svarīgākais, lai tu jūties apmierināts, lai tu dzīvo tā, kā tu vēlies, un to pieņem sev labesam. Tā, ko studijas viesteiks? Man gribas ķeksīšus savāks pie katra profesora. Profesor teiktā, jā? Jā. Jā, jo es klausoties arī domāju, un man gribas ļoti piebilst no tādas pētnieciskās arī puses, ka tas, par ko profesors runāja, ļoti lielā mērā ir gan personības iezīmes, gan arī attieksme pret novecošanos un pret dzīvi varbūt arī kopumā, jo mēs varam skatīties uz novecošanos no tāda ļoti negatīva skatu punkta, un tas arī ir saprotams. Tas ir normāli, jo mēs redzam, ka pat man šobrīd, es redzu, es novecojos, ir tās krunciņas, ir tur bišķiņ lēnāk smadzenes strādā, tur vēl kaut kas pamainās, un vēl nav pat tie 60 sasniegt vai 65, arī jaunībā sākas tas process. Bet es varu to skatīties kā uz procesu, kas mani fiziski sagraus, bet es varu uz to skatīties arī kā uz tādu procesu, kas man dod iespējas, kas man paplašina kaut kādas... Profesors noteikti protestēs par to sagraut, jā. Šo vārdu. Jā, var sakot, kas var man fiziski varbūt kaut kādā veidā samazināt manas kaut kādas spējas, iespējas, tāpat laikā, ja es esmu pietiekami pozitīva attiecībā pret to, kas ar mani notiek, es varu meklēt alternatīvas iespējas. Un skatīties, varbūt nesagaidīt no sevis to pašu, ko es varēju izdarīt 20 gados, bet ieraudzīt, un tas ir pat tāds, gandrīz tāds pētniecisks process, eksperimentāls process, ko es varu tagad izdarīt, ko es varu darīt, lai palīdzētu veikt tos uzdevumus, ko es iepriekš veicu, varbūt vienkārši. Bet mūsu tā radioklausītāja Silvijas kundze, man liekas, ka viņai ir ideāls dzīves modelis. Jā. Jo tas derēs visiem vecumiem patiesībā tā, kā viņi ir sakārtojis to savu dzīvi. Tā ir. Jā, teiksim tā, protams, ir ļoti būtiski šī te vēlme vispārībā tiešām kaut kur iziet, kaut ko darīt un saskatīt šo te laiku varbūt. Jo es zinu arī stāstu kādam kolēģim mamma, piemēram, Vecpiebalgas pusē ilgi un dikti darbojās piensaimniecībā, ar lopiņiem ņēmās. Un visu laiku pa turieni vien dzīvojās, bet tad, kad jau veselība gluži vairs neļāva ar to vairs nodarboties, no mailopiem atbrīvojās, un tagad ir tā, ka dēls pat nezinu, vai viņi mājās. Visu laiku kaut kur skrien, vai tur uz kādu burziņu ar citiem senioriem, vai kādā ekskursijā, vai kā tam līdzīgi. Ir ļoti būtiski senioram spēt un gribēt atrast šo laiku.
Jo citreiz var, protams, būt šī atruna, jā, man tur kaut kāds mīļākais seriāls būs pēc 2 stundām, ja, kur tad es tur iešu vai kā tam līdzīgi, jā, nepaspējuši atpakaļ tikt. Tā gluži arī nevar, jā, tomēr ir kā ļoti moderni tagad ir teikt, jāsakārto prioritātes. Jā, Agit, jā. Jā, es piekritīšu, ka tiešām personības iezīmes nāk līdzi tavām ikdienas gaitām no dzimšanas līdz pat pēdējam elpas vilcienam, ja tā var teikt, jo arī skatoties, uz mūsu sadarbības partneriem, ko arī vada daudzi cilvēki gados, tad man jāsaka tā, ka tās organizācijas, kas ir visaktīvākās, bieži vien vada izbijuši domas darbinieki, sievietes augstos amatos, kuras ir pieradušas visu mūžu kaut ko organizēt, ņemties un tā, bet savukārt tās, kuras tādas piezemētākas, ja, ka viņas tādas arī ir vecumdienās, bet nav izslēgts, ka viņas pavelkās. Parādās talants tomēr, ja? Šo mēreni, kā saka, ja, kad ejam, daram, labi, ja jau man augstāk stāvošais saka, tad iešu. Ja. Tiešām, jā, tā personība nāk mums līdzi līdz pat pašām beigām. Es skatos, jā, ka mammai, piemēram, ir ļoti aktīva, kā skolotāji tas klubiņš, tur viss notiek. Tur viss notiek, jā, skolotāji ir gatavi iesaistīties pensionētie, jā, un tur tā kā viss ir tā kā būtu. Profesori, tagad atkal lasīšu kādu komentāru, jums būs jākomentē. Ir jau labi spriest lietas par senioriem bez senioriem pašiem, jo studijas viesi var vispārināt pēc Facebook principu. Viss ir Facebook, un ja tevs tur nav, tad nav vispār. Tas nekas, ka no tiem 1,8 miljārdiem diezgan daudz ir tā saucamo neīsto kontu, un pats arī Meta to ir atzins. Ir jāsāk ar datiem, cik daudz seniori ir spējīgi kustēties, jo pašlaik sanāk, ka visi seniors uzskata par 30 gadniekiem, kas rikšos pa pasauli. Lūk tā, nevar atkal mest visus vienā groziņā iekšā. Jā. Es domāju, ka prieka ziņa šai gadījumā ir tā, ka prieks, ka cilvēki, kuriem vēl senioru gadi ir aiz kalniem, tomēr interesējas, domā, komunicē ar senioriem. Tas nes pienesumu arī sabiedrībai citām vecuma grupām. Tāda izpratnes veidošana. Nav jau jaunībā jādomā par vecumu, ja? Bet izpratnē par cilvēku mūža gājumu un iespējam arī to, kas būs aiz kalna. Arī tas būtu ļoti pareizi. Redziet, ir svarīgi pieņemt sevi šajā laikā, ja? Jo 20, 40 gados viss notiek un mēs par to nedomājam. Daudziem senioriem, gan viņiem personiski un ieskaitot socializāciju, traucē tas, ka viņi nespēja pieņemt to, ka 9. viļņa virsotne viņu dzīvē ir aiz muguras. Ka viņi nav vairs skolas direktors vai galvenais inženieris, ka viņi ir cienījami seniori. Pieņemt sev šo laiku labu esam ir ārkārtīgi svarīgi, un tad ir nākamais solis. Darīt to pilnvērtīgu. Ja? Un gribētos jau domāt, kas nevienmēr tā notiek, ka seniori, kuri ir viedi ar lielu dzīves pieredzi, apzinās to, ka manā dzīvē neviens nekad neko nav atnesis tā un nolicis priekšā. Viss ir manu smadzeņu, manu muskuļu vai abējādi darba rezultāts. Un tad kādreiz ieņemt to pozīciju, man pienāks. To, ka pienāks, nav šaubu, ja? Un ģimene, draugi un tā tālāk to pienāks realizēs 100% un vairāk, bet neieņemt šo pozīciju. Atcerēties to, ka tev pašam pirmkārt ir jābūt tam, kurš dara. Ja? Neapšaubām arī es sapratu no vēstules, ka jārēķinas ar to, ka, diemžēl, novecojot, slimību risks ir daudz augstāks kā citās vecuma grupās. Mums ir ļoti daudz tā saucamo multimorbīdo slimnieku, kas nozīmē, ka tā ir slimību buķete, ja, ka ģimenes ārsts skatās izrakstu no slimnīcas un tur diagnožu uzskaitījums aizņem A4 formāta lapu līdz vidum, ja, bet atkal 21. gadsimtā, ja seniors pats vai viņa tuvinieki, vai abi kopā nopietni izturas pret situāciju, komunicē ar ģimenes ārstu, ir sadarbīgi, ir līdzestīgi. Atcerēsimies, ka lielākā daļa slimību šobrīd ir vadāmas, ir kontrolējamas, un tāpēc mēs nekādā ziņā nevaram pamest novārtā cilvēkus, kuri noveco slimības versijā un teikt,
ka viņš ir slims, viņš neko nevar. Bieži vien un reālā dzīve parāda, ka tas cilvēks, kurš ir patiesi nopietni slims, viņam savukārt šie gribas instinkti ir labi saglabāti, viņš iet, viņš apmeklē, viņa dzīve ir gana krāsaina, viņš atrod tās krāsas atbilstīgi savām iespējām, kādas šajā vecuma posmā ir. Un labs piemērs ir tas, kas notiek sestdienas rītos, jau vairākas reizes mūsu raidījumā pieminēts Arkādija parkā 10:00 pulcējas tātad uz speciālu vingrošanu cilvēki, kuriem ir onkoloģiskas slimības. Smagas pie tam pēc operāciju un tā tālāk, un cilvēki kustas, un tur ir dažādi vecuma cilvēki. Tā kā komentārs studijā? Vēl, Kristīna, jā, es mēģinu tagad norientēties. Man ļoti gribētos arī papildināt gan šo komentāru, kas izskanēja, gan arī profesors stāstīto, jo tas, ko mēs šobrīd zinām, ir, ka patiesībā, runājam, mēs studijā varbūt jauni cilvēki, bet novecošanās ir sākusies, un tas, ko rāda pētījumi, un ko mēs noteikti arī paši esam novērojuši, ir jāsāk ir tagad. Jāsāk jau bija aizvakar. Un, teiksim, nesen bija konferencē, kur tas, ko teicu, un es atkal atvainojos par tiem briesmīgajiem vārdiem, bet, teiksim, Alzheimera slimība reāli sāks, kad mums ir 30. Līdz ar to, ja mēs tiešām vēlamies iesaistīties kaut kā... Tas daži labi saskatījās savā starpā. Jā, ja mēs tiešām vēlamies kaut kā attīstīt tos savus aizsargu faktorus, kaut kā palīdzēt sev novecoties veselīgāk, domājot gan, protams, par tādu kognitīvo veselību, smadzeņu veselību, gan, protams, arī kardiovaskulāro veselību un dažiem citiem rakursiem, mums ir jāsāk, kamēr mēs vēl esam jauni, un mums par to ir jāinteresējas un pie tā jāstrādā, kamēr mēs esam jauni, jo tad, kad mums būs vairāk gadu, būs, protams, gan vairāk brīvā laika, bet būs arī dažādi citi ierobežojumi, kā arī profesors min. Fiziskās aktivitātes plus dambreta, šahs, kāršu spēles lūdzu. Jā, tad zolīt spēlēt. Kāpēc ne? Jā, te vēl pēc tam kompāniju. Jā, es arī šajā sakarā gribētu teikt, ka redziet, kāpēc teiciens, ko mēs tautā esam dzirdējuši. Ja vecums nenāk viens, redziet, šajā gadījumā neiet runa ne par cukuru diabētu, ne arteriālu hipertensiju, ne hronisku sirds mazspēju. Iet runa par mentālo pilnvērtību novecošanas gaitā. Kognitīvais deficīts, kritiskā domāšana, tas ir ārkārtīgi svarīgi. 21. gadsimtā šobrīd visā pasaulē, ne Izrēlā, ne ASV, ne Šveicē, ne Japānā nav zāļu pret kognitīvu deficītu. To var tikai uzturēt un attīstīt treniņš. Tātad strādāt, domāt, darīt, piedalīties, jo arī te pieminētie seriāli, starp citu, vecā gadagājuma cilvēkam slikti, ja viņš pastaigu ārā nomaina pret seriālu, bet seriāls ir fantastiska lieta. Tūlīt paskaidrošu, Tagad ģimene skatās, tā mūsu ome vairs nav šaipus televizoram, viņi jau ir taipus. Vai viņi ir identificējusi savu lomu, vēl nezinām. Bet šeit ir cilvēki, šeit ir attiecības, šeit ir darbības. Te ir kaut kas pozitīvs, te ir negatīvs. Tātad fakti, analīze, sintēze, emocijas, un tad vai viņa pati seriāla laikā vai pēc seriāla analizē šo situāciju, vai arī, ja viņa sazvanās ar draudzeni un viņas dalās tagad šajās domās, tātad kognitīvās funkcijas treniņi var izpausties ļoti dažādos veidos. Arī dienas grāmatas rakstīšana. Šovakar par šodienu vai rīt no rīta par vakardienu, Kaut kā no kopējā konteksta tā izlecis un populāri krustvārdu mītu minēšana, bet tas nav labākais paņēmiens. To var izmantot neapšaubāmi, bet tas, ko es minēju, ir tāda veida mentālas, garīgas nodarbes, kuras trenē visas augstākās integratīvās smadzeņu funkcijas. Jā, jo tieši par to. Lai mēs novecotu ar prātu un prātīgi, prāts ir jātrenē.
Jā, lūk, par to arī mums Imants raksta. Jaunībā grāmatas tagad rakstu atmiņas veidoja kaut ko līdzīgu grāmatai. Cilvēki neprot ātras nodarbes, kuras neļauj sajust vientulību. Lai kontaktētu ar cilvēkiem, tie ir jāpazīst, ko runāt ar svešu, ja neko nezinu par viņu. Nu, viņš tā jautāja. Bet es vienkārši lasīšu, mums ļoti maz laika palicis, tāpēc izlasīšu visus komentārus, kas mums ir rakstīti. Jātiek laikam līdzi, teica kundze, kur teātra izrādes starpbrīdī izjūtot mulsumu par izrādes aktieru tēlojumu kustības, kas stipri atšķīrās no Smilģa laika, gan padomju laika tēlojumu uz skatuves. Kundze ar savām draudzenēm mazliet pajautrojās par to, ko redzējuši, bet uz otro cēlienu tomēr palika, prom negāja. Kundzēm tā ap 70 Anna raksta. Nu, kāpēc ne? Nu, kritiku jau drīkst izteikt, vai ne? un pajautroties. Pazīstam franču 90-gadīgu dāmu stāsta, ka viņiem esot grāmatu klubiņš vienu reizi nedēļā, telpa tiek īrēta sarunāt no vienas baznīcas. Nu, te mums pat varbūt vieglāk, mums pat nav jāīrēt telpas, jā. Nu, šobrīd jau pašvaldības diezgan tur nāk pretī tādā ziņā. Te arī ir kāds kritikas. Mūsu kungs Valdemārs raksta, galīgi atžgānas raidījums, jaunieši stāsta, kā būtu jādzīvo pensionāriem, paaicināt kādu 90-gadīgu, lai viņš pastāst, ko viņš darīja savos 70. Laba doma, starp citu. Domāju, ka mēs to varētu izdarīt. Sen tā nav bijis. Ir bijuši mums arī tā, ka 90-gadnieki tomēr stāsta par savām sajūtām un arī fizisko aktivitāti. Tā, vēl jautājums, varbūt mēģināsim atbildēt. Sanita jautā, 48 gadu un grib vēl jaunu profesiju mācīties. Vai jūs to atbalstāt? Uzdrīkstēšanās un nebaidīties no aicinājuma. Nu, jautāsim mēs profesoram Zaļkalnam laikam. Jā, neapšaubāmi. Tātad te jau tā, es to atbildēšu faktiski ar vecuma definīciju. Vecuma definīcija skan šādi. Vecums ir stāvoklis, kad cilvēkam zūd interesi par jaunām lietām un parādās orientācija, grūtības orientācijā tagadnē. Tātad, ja cilvēkam ir motivācija, vēlēšanās kaut ko sākt, tas nozīmē, viņš nav vecs vecuma izpratnē. Ja? Viņš ir atvērts, uz priekšu, un panākumi būs noteikti. Tālūk. Inga mums raksta, pagājušā ziemā bija slēpot Milskalnā, viens no vietējiem man rāda un saka, rekurs Zigis, viņam 84, un tad es skatījos, kā Zigis laiž no kalna. Abrīnojami 84 gados uz slēpēm. Nu, vēl pāris vārdi no jums, jo mums laiks ir beidzies, bet tomēr, lai visi var vēl izteikties. Krista, Agita. Jā. Es gribētu no savas puses pieminēt, protams, seniori ir bez gala dažādi. Jā. Es arī zinu vienu kundzi, pirms šajā mēnesī viņai palikās 75, un varētu domāt, ka viņa priekš saviem gadiem ir bez gala aktīva. Viņa aktīvi strādā, brauc caur pēti, pieskata mazbērnus un tā tālāk un tā tālāk. Ļoti droši un varbūt brīžiem agresīvi brauc ar mašīnu, bet tiešām uz viņu skatoties ir liels prieks. Bet, protams, mēs nevaram noliegt arī to, ka daudzi cilvēki tomēr gados ir ar šīm te veselības problēmām, ar lielākām vai mazākām pašaprūpes spēju zudumiem, un attiecīgi, protams, arī viņi ir jāatbalsta. Jā. Tāpat tās arī pie mums Samariešu apvienības brīvprātīgi arī dažādā veidā palīdz šiem senioriem, kam ir šīs pašaprūpes spēju zudumi, vai tas ir aprūpes mājās kontekstā, vai tas ir sociālās aprūpes centros, jā, kur ir šīs kaut kādas aktivitātes. Jo, protams, mēs nedaudz varbūt aizvirzījāmies tādā ideālajā novecošanā, kur seniori skrien un brauc un dara, un viss ir skaisti. Bet uz to ir jātiec uz to. Nu, ne visiem tas ir fiziski un diemžēl, mēs nevaram aizmirst par to. Bet jebkurā gadījumā vienmēr ir jāskatās uz priekšu un jāmēģina rast risinājumus, lai arī aktivizētu, atbalstītu un uzčubinātu seniorus, kam nav šis veselības stāvoklis varbūt tik skaists un spožs. Un tad jūs varat sniegt savu palīdzīgo roku patiesībā. Tieši tā. Labi, šodien beidzam. Liekam atkal daudz punktus, jo par to mēs, protams, turpināsim runāt. Saku paldies Rīgas Tradiņu Universitātes veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras asistentē, militārās medicīnas pētījumu un studiju centra pētniecei Kristīnai Šneiderei, Pārtikas bankas vadītāji Agitai Krauklei, brīvprātīgajiem darba entuziastam Kristapam Kuzņecovam un Rīgas Tradiņu Universitātes profesoram, gerontologam Jānim Zaļkalnam par sarunu. Paldies! Rīt mēs par inovatīvo uzņēmēju darbību runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Kā mums klājas ar tām inovācijām ekonomikā, to mēs uzzināsim rīt raidījumā. Jauku dienu visiem! Atā!